Jūs taču laikam esat dzirdējuši, ka mūs visu laiku biedēja ar to, ka tie lētie ķīniešu elektromobīļi pārpludinās tirgu un izspiedīs no tā tradicionālos Eiropas ražotājus, un ne tikai tos. Godīgi sakot, līdz šim Latvijā mēs esam redzējuši tikai vienu tādu pieejamu elektromobīli. Nu tad lūk, te jums būs vēl viens. Tas saucas Dongfeng Box un arī maksā apmēram 20 000 eiro. Lai gan elektromobīļu nosaukums tulkojumā no angļu valodas nozīmē kaste, par nesmuku kasti to vis nenosauksi. Mazajam ķīnietim ir plastisks, samērīgs dizains dažādās krāsās. Dongfeng ir piestrādājis ne tikai pie dizaina un krāsu kombinācijām, bet arī pie nosaukumu, jo citvieta pasaulē šo automašīnu pazīst kā Nami Box, un tepat lukturos ir ierakstīts tas Nami, tātad šai modeļu līnijai ir izstrādāts pašiem savs apakšzīmola nosaukums. Pats Dongfeng ir valstī piederošs autoražotājs, kas ietilpst Ķīnas autoindustrijas lielajā četrniekā. Dongfeng Box ir tikai 4 metrus garš, taču tam ir 4 durvis un tikpat daudz pilnvērtīgu sēdvietu. Nu labi, paskatīsimies, kas ir bagāžniekā. Es kaut ko pamanīju. Slotiņas aizmugurē nav. Uz to ķīniešiem patīk ietaupīt. Pat vislabākajā box versijā aizmugurējā sēdekļa atzveltne ir vienā gabalā, bet bagāžnieks tik mazai automašīnai ir pat diezgan prāvs. Tas liek domāt, ka baterija arī nav nekāda lielā. Tā arī ir. Gaitas baterijas kapacitāte ir 32 vai 42 kWh. Ar lielāko pietiek 300 km. Jā, motortāpa laikam ir tā box vieta, kurā man nevajadzētu skatīties, taču te viss izskatās pilnīgi normāli. Te ir visa elektriskā piedziņas sadaļa. Brīvas vietas vēl joprojām ir daudz, kas liek man domāt, ka šeit trūkst siltumsūkņa. Jā, vismaz es to neredzu. Tātad apsilde ir tīri elektriska. Tā kā siltumsūknis nevienmēr ir pat elektriskiem crossoveriem, gan jau mazs pilsētas elektromobīls var bez tāda iztikt. Paskat, tik drūmā un nemīlīgā dienā Dongfeng Box iekšpusē izskatās visai piemīlīgi. Paskatieties, paneles ir eleganti apšūts ar tādiem diedziņiem, atslēgas pults man ļoti patīk tādu, piemīlīgi tāds tā kā meditēšanai domāts olas, ja ko paņem rokā un padomā par to, ko tu šodien labi esi izdarījis. 2 ekrāni, maziņais priekšā, kā jau ķīniešiem pārāk maziņš, tie simboliņi ir visai sīki. Toties vidējais ir gana liels, un arī te mēs redzam tādu cilvēcisku attieksmi, reku kaķītis sēž krēslā, un kad uz viņa uzspiež, tad viņš pieceļās, izstaipās un laikam ir gatavs ar tevi parunāties. Ekrāna kontrasts gan varēja būt asāks, jo plašo informāciju sākumā ir grūti uztvert. Un Dongfeng Box nav radio. Vienkārši nav un viss. Kas attiecās uz automašīnas ergonomiku, tad arī vairāk vai mazāk viss ir kārtībā. Tik mazai automašīnai vietas priekšā ir pietiekami daudz. Stūri gan regulējas tikai augstumā. Jā, ir tāda īpatnība. Spogulītis ir pēc jaunākās modes bez rāmja, bet ar mēlīti. Tā kā kāds aizmugurē brauc ar lielajiem uguņiem, tad mēs varam to smuki kaut kā pārslēgt. Dongfeng Box ir 3 iespējamās komplektācijas. Šajā ir stepēta paneļa apdare gluži kā precēm no tiem Parīzes veikaliem, kuros ļoti tīk iepirkties ķīniešu turistiem. Bet tagad pienācis laiks izlobīties no biezās jakas un novērtēt box gaitā. Brauc tas Dongfeng Box glīti un smuki, bet diezgan skaļi. Tu var dzirdēt, ka mums ir ziemas riepas, var dzirdēt, ka automašīnā ir tāda ļoti basic skaņas izolācija, un to var redzēt arī no ārpuses. Ar 95 zirgspēkiem box lieliski iekļausies pilsētas satiksmē. Savukārt stāvvietās un pagalmos noderēs ļoti mazais apgrieziena rādijus. Vēl kas ir ļoti labi, ņemot vērā potenciālo Dongfeng Box mērķa auditoriju, ir ļoti laba redzamība uz visām pusēm. Es sēžu tādā vietā automašīnā, ka ļoti labi visu var redzēt uz priekšu, uz sāniem, spoguļi ir tik liela kā 3 reizes lielākai automašīnai. Vēl mēs atradām, ka te ir tāda funkcija, kas ļauj paskatīties ne tikai virtuāli cauri motoru pārsagam, kā tas ir dārgos džipos, bet var redzēt virtuāli cauri visai automašīnai. Es nezinu, priekš kam tas vajadzīgs, bet tāda lieta Dongfeng Boxam arī ir. Ar laiku atklājas arī citas īpatnības. Piemēram, salona apgaismojums ieslēdzas nevis atverot durvis, bet pēc apstāšanās atspradzējot drošības jostas.
Tad es atklāju vēl vienu stilīgu detaļu. Paskatieties, durvis ir bez sānstikla rāmja. Tas tā diezgan drosmīgi mazās klases automašīnai vienalga, vai tā ir elektriska vai nav. Lai novērtētu, cik vietas ir aizmugurē, atkal ielīdu biezajā jakā. Lai gan sēdeklis aizmugurē ir prasts, vietas pietiek. Bet šitam gan viņi ir paskrējuši garām un pāri. Aizmugurē nav neviena lādētāja, te pa vidu nekā nav. Tikai nammi un mašīnas bildīti. Pašam elektromobīlim maņstrāvas uzlādes jauda ir 3,3 vai 6,6 kW. Tas atkarīgs no baterijas. Ātrās uzlādes jauda arī nav liela, taču tik mazu bateriju līdz 80% var dabūt pusstundā pat no e-mobīla lādētāja. Ražotāja garantija automašīnai ir 5 gadi, baterijai 8. Būtu laiks noskaidrot, kur tad tādu Dongfeng boksu var dabūt un cik tāds īstenībā maksā. Ieskatīsimies, nevis cimdu kastītē, bet cimdu atvilknītē. Pastieties, kāds elegants risinājums. Un lūk, šis papīrs mums stāsta, ka importētājs sauc Sves Mobility, savukārt dīlers būs Ves Select, jā, to mēs jau pazīstam. Un vislētākā šīs automašīnas versija kopā ar EKI atbalstu maksās krietni zem 19 000 eiro. Savukārt šāds smuks boks maksās 22,5. Patiesībā tas Dongfeng boks ir tīri glīts automobīls un pat ar tādām eiropeiskām iezīmēm. Paskatieties, lūk, tur drusku atgādina kaut ko no Ford Puma un kopumā tā automašīna, sevišķi tajā divtoņu krāsojumā, līdzinās pie mums nesastopamajiem, bet tik un tā pilnīgi jaunajiem elektriskiem smartiem.